Sveiki! Esmu Landa Jaunzema, Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības vadītāja. Kopš 2018. gada mana dzīve krasi mainījās, jo 6-gadīgam bērnam uzstādīja diagnozi 1. tipa cukura diabēts. Kas tas tāds ir? Kā ar to dzīvot? Vai mēs drīkstam ēst saldējumu? Kā atgriezties bērndārzā? Vai mēs varam uzsākt skolas gaitas? Līdz ar diagnozi mums bija lērums jautājums. Viens ir rast atbildes kopā ar speciālistiem vai pašspēkiem, bet otrs – integrēt diagnozi sabiedrībā. Sabiedrībā, kur bērns ar diabētu neatšķirās no citiem bērniem vizuāli. Viņam nav garīgo vai fizisko attīstības traucējumu vai kādas attīstības kavējumu. Principā 1. tipa cukura diabēts ir neredzamā diagnoze. Un tas vēl vairāk apgrūtina vecākiem paskaidrot, ka šādam bērnam ir nepieciešama pieaugušā cilvēka uzraudzība, iesaiste un līdzdalība, lai bērns sasniegtu visus savus mērķus un piepildītu savus sapņus. Un daļa no sabiedrības ir izglītības iestādes, kurā bērns pavada lielu daļu savas dzīves, savas bērnības. Tieši tāpēc mēs esam radījuši izglītojošo video sēriju ap un par diabētu. Kas tas tāds ir? Kas ir hipoglikēmija? Kā uzturs vai fiziskās aktivitātes ietekmē diabēta aprūpi? Primāri mērķis ir sniegt atbildes izglītības iestādes darbiniekiem, lai sniegtu drošību un mazinātu bailes. Otkārt, atgādināt vecākiem, ka arī pedagogi un izglītības iestādes darbinieki ir tādi paši cilvēki kā mēs un iespējams saskarās ar kaut ko nezināmu. Un treškārt, aicināt vecākus un izglītības iestādes darbiniekus uz sadarbību, kas vērsta bērna interesēs. Iegūt izglītību drošā vidē. Labdien! Mans vārds ir Ilze Veilande. Es esmu cukura diabēta aprūpes un apmācības māsa un strādāju Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Un šodien es jums pastāstīšu par hipoglikēmiju, kas ir viena no insulīna blakus parādībām un jāteic tā pati bīstamākā blakus parādība. Un ir jāzina tāpēc hipoglikēmijas iemesli, pazīmes un galvenais pareiza rīcība, kā arī profilakse. Tātad stāvoklis, kad cukurs asinīs ir pazemināts, tiek saukts par hipoglikēmiju. Protams, ka ikdienā var lietot šo terminu, bet var lietot arī vārdus zems cukurs. Jo no pieredzes es varu teikt, šo vārdu hipoglikēmija izrunāt ir pat jāsaka pagrūti. Un kaut kādās akūtās dzīves situācijās, kad ir nepieciešams kādam šo ziņu nodot, tad labāk ir vienkārši lietot vārdu zems cukurs. Zems cukurs, bet apzīmējums tam ir medicīnisks termins hipoglikēmija. Hipoglikēmija var būt tik vienam cilvēkam, arī cilvēkiem bez diabēta, arī cilvēkiem, kuri nelieto insulīnu, bet lieto tablešu preparātus, pie 2. tipa cukura diabēta vai jebkuram citam cilvēkam. Tikai tā atšķirība ir tāda, ka cilvēkam, kurš lieto insulīnu, hipoglikēmija var progresēt tik strauji un tik pēkšņi, ka cilvēks var zaudēt samaņu. Un cukura līmenis sakarā ar insulīnu terapiju var nokrist arī, tāpēc viņš var tik kritiski zemi pazemināties, kad arī šis ir iemesls, kāpēc cilvēks zaudē samaņu. Tāpēc cilvēkam ar insulīnu terapiju, bērnam ar 1. tipa cukura diabētu, ikvienam, kurš viņu aprūpē skolā, bērnu dārzā, nometnē, pārgājienā, ar draugiem, kaut kur dodoties ceļojot, it sevišķi klāt vecāku nav, ir jāsaprot, cik svarīgi ir zināt arī šiem cilvēkiem, ar kuriem bērns ir kopā, cik svarīgi ir izprast, kas ir hipoglikēmija, kāda ir tās iemesli un pirmkārt, kā palīdzēt tajā brīdī. Tātad asinīs cukura līmenis pazeminās dažādu iemeslu dēļ. Ja cilvēkam nav diabēts, cukurs asinīs pazeminās tāpēc, ka cilvēks nav uzņēmis ēdienu, nav uzņēmis ogļhidrātus, liela fiziska slodze ir bijusi, cukurs asinīs krīt, cilvēkam sāk drebēt rokas, sviedri var parādīties, sirdsklauvis, un tiklīdz cilvēks kaut ko apēd, tā sajūtas aiziet, paliek labi. Tas ir tāpēc, ka asinīs cukura līmenis atgriežās normā. Cilvēkam, kuram ir insulīna terapija, un tie ir visi pacienti ar 1. tipa diabētu, tie ir bērni, pusauģi, jauni cilvēki.
Cukurs asinīs var turpināt krist vēl zemāk, un tāpēc draud samaņas zudums. Cilvēkam ar insulīna terapiju par zemāko cukura līmeni ir uzskatāms cukurs zem 4 milimoliem litrā. Ja viņš nav zemāks par 3,1, to sauks par vieglu hipoglikēmiju, kas neapdraud smadzeņu darbību. Arī samaņas zudums ir mazticams, taču, ja cukurs asinīs noslīd zem 2,8, būtībā draud samaņas zudums. Tāpēc, ja cukurs asinīs ir nokrities zem 4 milimoli, ir svarīgi uzreiz kaut ko darīt, lai nenotiktu vēl vairāk pazemināšanās un cilvēks nenokļūtu īpaši kritiskā cukura zonā. Un sākšu ar to, kāpēc var nokrist cukura līmenis cilvēkam, kuram ir jāsaņem insulīns. Viens no biežākajiem iemesliem hipoglikēmijai ir tāds, ka pēc insulīna injekcijas bērns vai pusaudzis neuzņem pietiekošā daudzumā ogļhidrātus. Vienkārši neapēda griķus, rīsus, makaronus, atstāja šķīvī. Iešpricē un neapēda, neapzinoties riskus. Tāpēc skolā, bērnu dārzā ir noteikti jābūt cilvēkam, kurš var pasakot līdzi, kā ir ar ogļhidrātu apēšanu pusdienās, piemēram. Ja? Vai nav tā, ka tur šķīvis ir tikai pa pusē apēsts, ja? Un griķi stāv, varbūt pat vispār nav aiztikti. Un ja nedod Dievs vēl būs sports, pēc šī neapēstā ogļhidrātu apjoma, tātad vēl viens faktors summējās klāt. Ja? Tad hipoglikēmija draud izvērsties tiešām ar samaņas zudumu. Tāpēc pirmais iemesls, ko es vēlos minēt, ir nepietiekošā daudzumā uzņemt ogļhidrāti attiecībā pret ievadītā insulīna daudzumu. Nākošais iemesls var būt fiziskās aktivitātes. Proti tā var būt pārāk intensīva vai gluži vienkārši neplānota. Jo, piemēram, 45 minūšu ilgs sports bērnam, kuram līdz šim nav bijis diabēts, ir ikdienišķa parādība, kas nav nekas īpašs. Bet ko līdz viņam ir insulīns ikdienā, šis 45 minūšu sports var izraisīt hipoglikēmiju līdz pat ļoti smagam stāvoklim. Tāpēc sporta aktivitātes ir jāplāno, jāzina, kāds ir cukura līmenis pirms aktivitātes, ir jāuzņem papildus ogļhidrāti vai jāsamazina insulīna deva. Pretējā gadījumā draud hipoglikēmija. Ja, protams, pirms aktivitātēm cukurs ir normāls vai nedaudz paaugstināts, un sports būs ļoti intensīvs, tad arī cukurs var nokrist pārāk zemu. Nākošais iemesls var būt pārdozēts insulīns. Gluži vienkārši sajaukts, piemēram, uzkoda insulīna deva ar pusdienu insulīna devu, kad uzkodā tiek ievadīts vairāk, ja, jo vienkārši padomāju, ka ir pusdienas jau klāt, patiesībā ir tikai uzkoda. Tātad insulīna pārdozēšana. Un jāsaka tā, ka pie šīs te insulīna pārdozēšanas ir jāmin arī tas periods, kad var iestāties tā saucamais diabēta remisijas laiks, jeb medus mēnesis. Tas nozīmē, ka ievadītais insulīns, kurš nav pārdozēts, bet fonā ir sācis ražoties savs insulīns, izraisa tā kā insulīna pārdozēšana asinīs. Tāpēc visi vecāki tiek apmācīti tam, kad pēc diabēta diagnozes uzstādīšanas diezgan ātri var iestāties remisijas periods, proti ir jābūt gataviem hipoglikēmijai, jāsaka tā, jebkurā dienas laikā, un tam var arī pilnīgi nebūt nekāda iemesla. Tāpēc ir jābūt vienmēr līdzi ātras darbības ogļhidrātiem un arī kaut kam, kas uzsūksies lēnāk, lai vajadzības gadījumā šo glikozes darbu nostiprinātu. Ja, tātad pēc hipoglikēmijas kupēšanas vēl ir nepieciešams kaut ko arī apēst, bet par to mazliet vēlāk. Tātad iemesli nepietiekoši uzņemt ogļhidrāti, fiziskas aktivitātes, insulīna pārdozēšana. No tehniskās puses skatoties insulīnu ievadot muskulī, tātad pārāk dziļi,
arī var nonākt hipoglikēmijas stāvoklī, jo no muskuļa medikaments uzsūcās ātrāk, jo muskulis ir apasiņots un iedarbība ir ātrāka. Tāpēc bērniņi ar mazu ķermeņa svaru tiek aicināti izmantot pašas īsākās adatas, 4 mm, un arī masāža injekcijas vietā var izraisīt hipoglikēmiju, tāpēc vietiņu mēs nemasējam, lai šāda problēma nebūtu. Lielākiem pusauģiem vai pieaugušiem cilvēkiem hipoglikēmiju var izraisīt arī alkohols, un pacientiem ar otrā tipa diabētu arī daži medikamenti var izraisīt hipoglikēmiju, tāpēc šie medikamenti ir pareizi jālieto un ir jābūt arī apmācībai par to, kādas var būt blaknes. Tālāk par hipoglikēmijas pazīmēm. Pazīmes ir atkarīgas ļoti lielā mērā no bērna vecuma. Īpaši maziem bērniņiem pirmsskolas vecumā biežākā pazīme ir miegainība, bālums, apātija, un tas notiek ļoti īsā laikā. Bērniņš ir aktīvs, kustīgs, spēlējās, bet ja viņš pēkšņi, piemēram, aiziet stūrīti apsēsties un grib gulēt, noliek galvu, viņu miega ciet, tad viņam visticamāk ir hipoglikēmija. Uzreiz jāsaka, ka glikozes sensors, ja viņam ir uzlikts, protams, brīdinošais signāls un tādas kļūdas kā signāla noslēgšana, atslēgšana, diemžēl to dara jaunieši, un tad mēs skaidrojam, ar ko tas var beigties, ja? Tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst atslēgt šos signālus, kuri tieši brīdina, laicīgi brīdina, lai nenokļūtu smagas hipoglikēmijas stāvoklī. Tātad sensors brīdina, sūta signālu, vibrē, ar skaņu ziņo, ka cukura līmenis asinīs bērnam krīt. Un katram bērnam šis apakšējais līmenis var būt nedaudz atšķirīgs, bet kopumā tas būs pie 4 milimoliem, kad vecāks ir uzlicis šo līmeni, pie kura sensors jau brīdina. Bet ir ļoti svarīgi atcerēties par cik sensors tomēr rāda ar laika nobīdi un var tomēr rādīt līdz ar to nepareizi. Ja sensorā skaitlis ir apmierinošs, piemēram 6, bet bērns ir bāls, nereaģē, apātisks, viņam ir jāmēra cukurs no pirkstiņa. Un konstatējot cukuru zem 4 milimoli, ir nekavējoties jārīkojās. Lielākiem bērniem, pusauģiem un jauniem cilvēkiem hipoglikēmijas pazīmes var būt arī savādākas nekā mazam bērnam, un visbiežākās tās ir roku trīce, arī bālums var būt, augsti sviedri, platas acu zīlītes, reibonis, apjukums, vājums ceļgalos, pats pacients sajūt arī galvas sāpes, tādu vispārēju nogurumu, citiem mēli var notirpt. Tāds vispārējs spēku izsīkums. Jo glikozei asinīs krītoties, cilvēks vienkārši viņš ir bez spēka. Ja? Var sākt dubultoties, var sākt grīļoties cilvēks. Ir gadījumi, ka cilvēks izskatās arī kā lietojas alkoholu, un ja viņš tiešām vēl viņu ir lietojis, jāsaka, tā varbūt citreiz nelielā daudzumā, bet no viņa nāk tā alkohola smarža, ja, tad var noturēt viņu tiešām par piedzērušos, un ir bijuši gadījumi, kad mūsu jauniešus pat izraida ārā no sabiedriskā transporta, ja, viņš varbūt tiešām ir paņēmis vienu malciņu no sava paziņas, ja, to nelaimīgu alkoholisko kokteilīti. Ja. Tā kā ar to ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo alkohols pats pa sevi pazemina cukuru asinīs, un saistībā ar hipoglikēmiju var būt ārkārtīgi bīstamas sekas. Un tā ir tāda ļoti sensitīva tēma, un teikšu no pieredzes pusauģu vecāki bieži vien mums lūdz tieši pastāstīt par to, par sekām un tā tālāk. Tāpēc tikai vēlos piebilst par to, ka alkohola problēma arī ir hipoglikēmijas kontekstā. Tātad tie būtu kā iemesli un pazīmes, un tātad tālāk rīcība hipoglikēmijas gadījumā. Pareiza rīcība hipoglikēmijas gadījumā. Un tie ir ātras iedarbības ogļhidrāti ar augstu, jāsaka tā, ar visaugstāko glikēmisko indeksu, ar visātrāko uzsūkšanos. Un jāteic tā, ka tie ir būtībā tiešām daži produkti.
Viņu nav daudz. Tie ir produkti, kas satur tīru cukuru vai tīru glikozi vai tīru fruktozi, bet mēs tomēr tad izvirzīsim priekšplānā vīnogu sulu, jo jebkura sula cukuru paaugstina diezgan strauji, taču citās sulās dominējošais ogļhidrāts ir fruktoze, kur pretī vīnogu sulā galvenais ogļhidrāts ir glikoze, un uzsūkšanās līdz ar to notiek visātrāk. Ļoti ātri cukuru asinīs paaugstina arī saharoze, baltais cukurs, glikozes tabletes. Ja nav alerģijas, var izmantot medu, un arī ir iespējams iegādāties speciālu glikozes, fruktozes un saharozes gēla maisījumu, kur visi šie gan ātrais, gan lēnais ogļhidrāts ir vienā kopumā, un līdz ar to pēc ātro ogļhidrātu uzņemšanas nav nepieciešams lēnais ogļhidrāts uzņemt. Tātad tie ir būtībā daži produkti. Kāpēc nedrīkst izmantot šokolādi vai citus treknus saldumus? Tā problēma ir tāda, ka taukvielas aizkavē cukura uzsūkšanos. Un ja produkts vēl satur šķiedrvielas, olbaltumvielas, tātad citas uzturvielas, kas kavē uzsūkties glikozē no kuņģa zarnu trakta, hipoglikēmija var progresēt, var ieilgt šis stāvoklis un pastāv daudz lielāks risks zaudēt samaņu, un, protams, līdz ar to smadzeņu darbība ir apdraudēta. Tāpēc ļoti liels uzsvars tiek likts uz to apmācībā, ka ir jālieto pareizie ogļhidrāti un pareizā daudzumā. Bet runājot par pareizo daudzumu, tā atkal ir tikai teorija, jo dzīvē var būt tā, ka summējās arī kaut kādi faktori, kāpēc cukurs asinīs krīt. Piemēram, ir pārdozēts garais insulīns. Bet runājot par tādu vieglu hipoglikēmiju, iedomāsimies situāciju, kad ir, piemēram, neapēsta viena maizes vienība pusdienās, vai, piemēram, nedaudz garāks sports ir bijis bērnam skolā. Tā tad ir pavisam viegla hipoglikēmija, cukurs ir, piemēram, 3,2. Bērns ir bāls, nosvīdis, sēž pēc sporta, nevar pat īsti vairs paiet, spēka nav, sensors pīkst, cukurs asinīs ir 3,1. Sensors rāda, piemēram, 4 ar 2 bultiņām uz leju. Tas nozīmē, ka no pirksta būtībā ir pa kādiem tiešām 1 milimolu arī zemāks, tas nozīmē jau 3 un varbūt pat jau zem 3 ir cukurs no pirksta. Tā tad ir nekavējoties jārīkojās. Teorētiskais aprēķins, cik daudz ogļhidrāti ir jāuzņem, ir sekojošs. Pareizinot 0,15 ar ķermeņa svaru, mēs iegūstam teorētisko glikozes daudzumu, kurš paaugstinās cukuru asinīs par 2 milimoliem. Piemēram, ja bērns svars ir 10 kg, 0,15 reiz 10 ir 1,5 grami. Praktiski tas nozīmē pusi no glikozes tabletes. Ja bērns svars ir 20 kg, tad teorētiskais daudzums, lai paceltu cukuru pa 2 milimoliem, ir 3 grami glikozes, kas ir 1 glikozes tablete. Ja tas būs cukurs, smalkais, baltais galda cukurs, tad tēkarotē ir 5 grami, pavisam mazam bērniņam pietiek ar pustēkaroti, lielākam bērnam ar 1 tēkaroti. Un attiecīgi, jo ir lielāks svars, jo tad tie būs 10-15 grami cukura. Ja tās ir glikozes tabletes, tad tās būs kādas 4 vai pat 5 teorētiski, kas ir jāuzņem. Un tad sagaidāms ir cukura kāpums par 2 milimoliem. Ja nav alerģijas, var medu lietot, tā ir no tēkarotes līdz desertkarotei. Sulā uz 100 ml ir 13 grami ogļhidrātu. Mazam bērnam faktiski pietiek 25 ml, kas ir 1 ēdama karote. Lielākam bērniņam tie būs 100 ml un pusaudzim, sevišķi pēc intensīva sporta, tie būs 200 ml, ir 1 iepakojums vīnogas sulas. Šī būs pirmās hipoglikēmijas kupēšanas
solis, kad mēs iedodam ātras iedarbības ogļhidrātus. Nekad neatstājam bērnu vienu pašu, nelaižam viņu uz mājām, sakot, nu tev ir slikti, ej mājās vai ej pie medmāsas. Nekādā gadījumā bērns ir jānosēdina, nekur nedrīkst atļaut iet, doties, pasargt Dievs uz sporta stundu, ja, tā tad ir kārtīgi jānokupē hipoglikēmija, jāpārmēra no pirksta cukurs un tālākais solis, ja līdz galvenajai ēdienreizē vēl ir vairāk kā stunda, ir noteikti jāiedod kaut kādi lēnie ogļhidrāti. Ja tas ir pusaudzis, visticamāk viņam šie ogļhidrāti ir līdzi somā, tāpēc ir jāpajautā, ja viņš slikti jūtās, ir tāds, bezspēcīgs, ja, tad viņam ir jāpalīdz, ir jāiedod maize, jāatnes no ēdnīcas, jāpaskatās, jāpajautā kādam, ja, tā tad ir jānodrošina, lai bērns līdz aiziešanai uz mājām vai pirms iešanas uz kaut kādu pulciņu, ja, tā tad ir jānodrošina, lai viņš pēc sulas vai pēc glikozes apēd kaut ko, kas uzsūksies lēni, lai hipoglikēmija neatkārtotos. Un kā viens no piemēriem ar lēnas iedarbības ogļhidrātiem, un lai vēl ilgāk šo te ogļhidrātu uzsūkšanos nodrošinātu, ir piemēram rupmaize ar sviestu un ar sieru vēl vai kāda desas šķēle, tā var būt kāds gurķis klāt, tātad kaut kāda šķiedrvieliņa. Ir ļoti, ļoti svarīgi iedot vēl lēnas iedarbības ogļhidrātus. Ja gadījumā hipoglikēmija ir pirms galvenās ēdienreizes, piemēram, skolā pirms pusdienām, tad pirmais solis ir nemainīgs jebkurā gadījumā. Sākumā ir jāiedod ātrie ogļhidrāti. Pēc tam bērns iet pusdienās, atnāk atpakaļ pie medmāsas, piemēram, un tiek ievadīts insulīns pēc ēšanas, protams, tādā daudzumā, cik viņš ir uzņēmis ogļhidrātus. Ja viņš ir visu apēdis, tad atbilstoši visa deva ir jāievada, ja, protams, sports nesako. Ja viņš ir apēdis mazāk, ir jāšpricē, protams, mazāk. Jo pie hipoglikēmijas ir tā, ka ir šī pastiprināta apetīte, var tā būt, bet ja cukurs asinīs ir nokritis kritiski zemu, varbūt arī slikta dūša. Hipoglikēmija iedalās 3 smaguma pakāpēs. Vieglas hipoglikēmijas gadījumā bērns vienmēr ir pie samaņas, cukurs asinīs nav kritiski zems, bērns nav izmainīts, viņš ir adekvātā stāvoklī, jā, viņš var būt bals un augsti sviedri viņam ir, un galva reipst, ja, bet viņš ir spējīgs norīt sulu, glikozi, nav neadekvāts un hipoglikēmija tiek apturēta, nokupēta ļoti veiksmīgi. Nākošā tādas hipoglikēmijas smaguma pakāpe var būt tāda vidēji smaga hipoglikēmija, kad ir jārēķinās, ka jaunietis var palikt arī pilnīgi neadekvāts. Viņš var kļūt pat agresīvāks, ja, uzvesties savādāk. Nu, tad, protams, ir jāsauc arī palīgā kāds cits pieaugušais, kāds kolēģis, un jāmēģina viņam tomēr šo cukuru, šo glikozi iedot un nodrošināt, ja, ūdens tātad uzņemšanu, lai ātrāk izšķīst glikoze. Vai ja tā ir sula, tad, protams, tas būs vislabākais risinājums. Tāpēc tas ir vienmēr jāizrunā ar bērnu vecākiem, ko nodrošināt, kādus ātros ogļhidrātus bērnam, kas viņam būs līdzi, kas viņam ir somā, kam ir jābūt skolā, klasē, ja, to visu jau uz vietas arī tad ir jāizrunā. Trešais hipoglikēmijas smaguma tāds stāvoklis ir samaņas zudums. Un tāpēc es paņemšu lelli un pastāstīšu jums, ko tad darīt, ja gadījumā bērnam ir zudusi samaņa. Ja bērns hipoglikēmijas laikā ir zaudējis samaņu un guļ uz muguras, viņam varbūt arī krampji. Bērns ir nekavējoties jāpagriež uz sāniem stabilā sānu guļā. Tas nozīmē, virsējā kāja ir jāsaliec, apakšējā roka zem galviņas, otra rociņa pāri galvai, virsējā kāja saliekta. Ja klāt ir viens pieaugušais, tad pirmā taktika ir inicēt glikagonu un pēc tam saukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Savukārt, ja ir vairāki pieaugušie, tad viens ievada glikagonu muskulī,
intramuskulārā injekcija tā ir. Un otrs paralēlis sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tagad parādīšu, kā notiek glikagona injekcija. Tātad bērns guļ uz sāniem. Skolā vai bērndārzā ir noteikti jābūt šim medikamentam. Tas ir hormons, kurš no agnām atbrīvo cukuru. Tāda ir glikagona iedarbība. Komplektā ir vienas reizes deva. Ja bērnam nav 25 kg, tad ievada pusi no devas. Sākot no 25 kg, vienas reizes deva, kur pudelītē tātad ir šis 1 mg glikagona, šļircē ir 1 ml fizioloģiskā šķīduma. Tātad ņemam pudelīti, ar nagu nolaužam korķīti, no šļirces noņem aizsargu uzgali, iedur tieši pa vidu pudelītē, ielaiž iekšā šķidrumu, nevelkot adatu ārā sakrata, lai taupītu laiku nevelk adatu ārā, pagriež pudelīti uz augšu, nedaudz adatu uz āru pavelk un ievelk atpakaļ medikamentu, kurš ir izšķīdināts fizioloģiskajā šķīdumā. Ja bērnam ir mazāk kā 25 kg, ievada pusīti no devas. Skatās, lai nav gaisa burbuļi. Šos gaisa burbuļus var novērst jau vēl, kad šļirce adata ir pudelītē, bet var, protams, vilkt arī uzreiz ārā un skatīties gaisa burbuļus, izlaist viņus ārā. Gribu uzreiz šeit piebilst, ka ja tur ir kādi mazi gaisa burbulīši, par to nav jāuztraucās, jo tā nav intravenozā injekcija, tas ir tikai zem ādas ievadīts medikaments, un šobrīd ir svarīgi katra sekunde, lai smadzeņu šūnas neiet bojā, tāpēc, ja pat arī ir palicis kāds gaisa burbulis, tad drīkst arī ar to gaisu ievadīt medikamentu. Medikamentu ievada taisnā leņķī līdz galam, kājas muskulī, nedaudz patur, velk laukā un vēro reakciju. Efektam pēc glikagona injekcijas būtu jāiestājās pēc 5, augstākais pēc 10 minūtēm. Tāpēc ir jāvēro bērns, ir, protams, vēlams uzreiz arī saukt ātro palīdzību, nesagaidot šīs 5-10 minūtes. Tas ir tomēr visdrošāk, jo, ja gadījumā efekta nav pēc 10 minūtēm un ātrā palīdzība atbrauks vēl pēc 10 minūtēm, būs jau pagājušas 20 minūtes. Tāpēc bērna dzīvības dēļ mēs tomēr nevaram riskēt. Mums ir jāsauc skolā nekavējoties ātrā palīdzība vai bērnu dārzā. Vecākiem tiek sniegta apmācība par šo tēmu, un mēs par to runājam slimnīcā, kā no tā izvairīties, kāda ir profilakse un kā nenonākt līdz tādam stāvoklim. Jo šis ir patiešām ļoti bīstami bērnu smadzenēm, smadzeņu darbībai, nākotnē. Tas var atstāt tālējošas sekas, tāpēc no hipoglikēmiskajām komām ir jāizvairās un vēlreiz jāizvairās. Nekad līdz tam nedrīkstētu nonākt. Bet glikagona preparāts katram ir jātur mājās, viņam ir jābūt skolā, bērnu dārzā, ekskursijā, ceļojot, nakšņojot, nometnē. Tātad vienmēr ir jābūt šim preparātam līdzi. Tātad kopsavilkums par hipoglikēmiju ir sekojošs. Ir jāzina pazīmes, ir jārēģē ātri, un pie pacienta vienmēr ir jābūt ātras iedarbības ogļhidrātiem, glikozei, sulai vai vienkāršajam cukuram. Un, protams, arī ļoti svarīgi, lai pacientam ir ūdens, lai var uzdzert, lai ātrāk uzsūcās ogļhidrāts. Un arī ir ļoti svarīgi, lai pacientam būtu līdzi arī kaut kas no lēnajiem ogļhidrātiem, garajiem ogļhidrātiem, piemēram, rupmaize, vai tas ir kāds auglis, ja, lai pēc hipoglikēmijas gadījuma var tātad nodrošināt, paildzināt glikozes iedarbību ar lēnas darbības ogļhidrātiem.
Hipoglikēmijas ir bīstamas, visbīstamākā diabēta akūtā blakus parādība. Un svarīgi būtu atcerēties, ka vieglas hipoglikēmijas, kad bērns ir pie samaņas un ar nelielu cukura daudzumu šis stāvoklis tiek kupēts, vieglas hipoglikēmijas 2 reizes nedēļā ir pieļaujamas. Tas ir pēc tādiem retrospektīviem novērojumiem un zinātniskām publikācijām, kad šāds hipoglikēmiju biežums nerada tālajošas sekas, neapdraud bērnam smadzenes, bērna veselību, bērna drošību, attīstību. Bet biežākas hipoglikēmijas un samaņas zudumi hipoglikēmijas laikā ir ārkārtīgi bīstami, tāpēc ir jāsaprot iemesli, pazīmes, jāapzinās, cik svarīgi ir nekavējoties sniegta palīdzība ar pareizajiem ogļhidrātiem un cik svarīga ir profilakse. Gluži kā ik viens izglītības iestādes darbinieks, arī mēs aicinām būt zinātkāriem, jo jautājumos rodas atbildes. Ja arī tev pēc šī video noskatīšanās ir radušies kādi jautājumi, droši sazinies ar mums, ar Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrību, un mēs palīdzēsim rast atbildes. Paldies!